Labrīt! Esmu tikko pamodusies un šodien dosimies apraudzīt mūsu mazulīti uz 3. trimestra skrīningu. Kādu laiciņu jau neesam viņu redzējuši, tā kā esmu ļoti priecīga un satraukuma gaidās paskatīties, kā tad viņai iet, kādā pozā viņa ir, jo pēdējo reizi, kad mēs bijām, viņa bija ar galviņu uz leju. Un es ļoti, ļoti ceru, ka tā būs arī palicis, jo, kā jau mums teica, it kā tā iespēja ir mazāka, ka viņa tagad apgriezīsies, jo galviņa ir smagākā viņas daļa, bet, protams, tāda iespēja pastāv, tāpēc es ļoti, ļoti ceru, ka viņa tā arī paliks un līdz pat dzemdībām. Un, jā, protams, 3. trimestra skrīnings arī ir tāda kā lielāka pārbauda, tāpēc gribu redzēt, ka viss ir kārtībā, paskatīties, kā viņa tagad izskatās, kā viņai iet un vai viss ir labi, kas, protams, es ticu, ka viss ir labi. Es esmu nedaudz aizpampusi, varbūt var redzēt, jo pēdējās naktis sanāk ļoti slikti gulēt, es nevaru īsti aizmigt, jo sāp mugura, un tad mostos ap 1 un tā kā nevaru pagulēt līdz kādiem 3, jo nekā nav vērti, nevienā pozā nav vērti, man gribas apgulties uz vēdera, bet tas, protams, nav iespējams. Un arī ir sākuši pampt pirksti, tā kā parādīties tūska uz pirkstiem. Man tikai pa nakti ir parādījusies tūska, kā tiešām piepampst pirksti, tāpēc es esmu noņēmusi arī savu laulības gredzenu, jo vienu rītu man jau bija mazliet grūtības viņu dabūt nost. Lai arī pa dienu tie pirksti pilnībā atnāk atpakaļ normālajā izmērā, es negribu riskēt ar to, ka vienu dienu es varu pēkšņi vairs nevarētu dabūt nost laulības gredzenu, tāpēc es esmu viņu noņēmusi nost un uzskāru uz kaklā drošības pēc. Bet jā, tas ir ļoti interesanti, ka tieši par nakti es jūtu un tā kā var arī redzēt, ka šie pirksti tiešām sapampst. Rīt pēdējie mēneši, pēdējie soļi, un es noteikti ļoti, ļoti novērtēju to, ka man jau ir dekrēts, un vispār, ka Latvijā dekrēts ir tik ātri, jo es domāju, ka šobrīd pēc šādām naktīm iet uz darbu būtu ļoti izaicinoši. Pēc tam mums ir doma arī ieskriet Kopīpro veikalā, jo es gribu paņemt bildītes, esmu izprintējusi priekš sava ceļojuma žurnāla, gribu to šodien sataisīt, un plānā ir arī vēl pāris citi mājas projektiņi. Tā kā tagad savākšu visas mantas dokumentus un dodamies apraudzīt meitiņu. Es gribēju arī parādīt, ka esmu sataisījuši šādu te mapīti ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un visu par un ap grūtniecību. Un man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti vērtīgi, un es būtu gribējusi tādu uztaisīt jau pašā sākumā, bet es to, man liekas, uztaisīt tikai, kad man jau bija kādi 3 mēneši, jo parādījās pāris reizes, kad devos pie kāda no daktariem un kaut kas no vajadzīgā nebija līdzi, tāpēc, ka, protams, ka grūtniecība man ir pirmo reizi, un es nezināju, kas kur ir jāņem līdzi. Es domāju, ka pietiks tikai ar mātes pase, bet bija vajadzīgi arī citi dokumenti. Tā kā, jā, es uztaisīju šādu te mapīti, kur iekšā ir pilnībā viss, ieskaitot nosūtījumus, visas sonogrāfiju, bildes, rezultāti, apraksti, ko katrs dakteris ir devis, protams, arī mātes pase un viss pārējais. Tā kā ļoti iesaku šādu te uztaisīt, ja nu jūs arī nezināt, kur jāņem līdzi, pēc tam tas ir ļoti noderīgi. Pārāk ātri atbraucām uz centru, tāpēc atnācām brokastīs.
atnākuši mājās. Bija ļoti, ļoti forši redzēt mazulīti. Viņa ir joprojām pareizā pozīcijā. Tagad pat tā galviņa jau ir vēl zemāk. Tā kā viņa guļ tieši tā kā vajadzēs uz dzemdībām, par ko man ļoti liels prieks. Izmēros arī viņa ir tieši kā vajag, kā mums teica, pa vidējo līniju, nav ne pa mazu, ne pa lielu, par ko ļoti, ļoti liels prieks. Viņa sver 2 kg un 60 gramus. Tā kā ir mums vēl kur augt līdz dzemdībām. Un par ko man ir vislielākais prieks tiešām, par ko es biju sabijusies šo laiku, ka pirms tajā 2. trimestra skrīningā man teica, ka izskatās, ka placenta ir diezgan zema šobrīd, bet, protams, uzreiz arī doktori minēja, ka šī placenta var pacelties un tas ir ok, bet, ka ir jāvēro. Un visas reizes līdz šim, kad man bija ultrasonogrāfijas arī pie manas ārstes, viņa arī apstiprināja to, ka placenta joprojām ir zema. Un, protams, tas iedeva tādu papildus stresiņu, jo, ja placenta nepaceļās līdz dzemdībām, tad neļauj dzemdēt dabīgi vai vagināli, kā to saka, bet taisa ķeizargriezienu. Un, kā jau es ticu daudzām mammām un daudzām sievietēm, man arī ir kaut kādā ziņā bail nedaudz un negribētos ķeizargriezienu, un par ko es ļoti, ļoti šodien priecājos, ka doktori pateica, ka placenta ir pacēlusies, viss ir tieši tā, kā jābūt, un kā viņa teica, par šo problēmu tagad varam aizmirst. Kas man bija tiešām tā kā akmens no sirds novēlās, jo es ļoti, ļoti negribēju ķeizargriezienu, es gribu šo iespēju piedzemdēt pati, un es tad ceru, ka tiešām man būs arī tāda iespēja. Kā nu tur ies, tas jau ir cits stāsts, to mēs redzēsim vēlāk. Bet, jā, patiešām esmu ļoti, ļoti priecīga, ka viņa pateica par to, ka placenta ir pacēlusies, un jā, tas bija ļoti, ļoti forši. Un es atbraucu mājās, un man ir atnākuši visi sēdu sūtījumi. Es izdomāju, ka es varētu uztaisīt arī nelielu haulu. Viena no lietām, ko es iebraucu tagad pakaļ, bija šāds te Veleda Baby Nappy Cream, ko mums arī ieteica mīļotavā, ja bērniņam iekais dupsis, kas pastāv ļoti liela iespēja, ka tā ir sākumā pirmajos mēnešos, tad šis esot ļoti labs, un es gribēju to jau iegādāties, jo plānoju drīzumā arī likt dzemdību somu, lai gan laiciņš vēl ir, drošības pēc man gribās, lai viņa ir salikta. Iebraucu arī paņemt, kā es minēju, priekš Travel Journal bildes, to tad es drusciņ vēlāk sākšu taisīt. Un vēl viena lieta, ko es pasūtīju, ko es pati vēl neesmu apskatījusies, ir kalendārs priekš šī gada. Un es pasūtīju to Copy-Pro. Un tas princips, kā es taisīju šo kalendāru, ir, lai katrā no mēneša, kuru es tad būšu atvērusi, ir bildes no tā paša mēneša iepriekšējā gadā. Dažās vietās es ieliku vienu bildi, dažās vietās es ieliku vairākas bildes, atšķirībā no tā, cik daudz notika tajā mēnesī un kādu man gribējās to sajūtu. Janvāris man ir šāds ar bildi, kad mēs slidojām ar Robertu. Man ļoti, ļoti patīk šī bilde, un man likās viņa tāda tieši šai sezonai atbilstoši, lai arī šī ziema galīgi neizskatās šādi, bet toties varēsim vismaz pagremdēties atmiņās. Un kāpēc man patika tā ideja par pagājušā gada bildēm, jo tas ir tāds arī foršs veids, kā atskatīties, ko tad mēs šajā laikā pagājušajā gadā darījām. Ir marts, kur svinējām jubilejas, un mēs ar Robertu bijām Grieķijā, kas bija ļoti, ļoti skaists ceļojums. Un tāpat esmu atzīmējusi arī savu due date, jeb dienu, kad vajadzētu dzimt meitiņai. Piemēram, jūniju es ieliku visu par un ap to, ka esmu stāvoklī, jo jūnijas bija tas mēnesis, kurā mēs to uzzinājām. Un, lai arī šogad mums jau būs meitiņa jau piedzimusi, man liekas, būs ļoti forši atskatīties to, ka pagājušajā gadā šajā laikā mēs vēl tikai par viņu uzzinājām. Šodien tad pieliksim pie sienas. Mēs jau noņēmām arī eglīti, un tur plānojam arī pielikt šo kalendāru, tā kā vakarā to varēsim izdarīt. Tad vēl viena lieta, kas man bija atnākusi, kamēr tagad bijām prom, ir knupītis no Notino. Vienā no lekcijām Sanita stāstīja, ka ar knupīšiem sākumā neiesaka aizrauties, jo, kā viņa minēja, sākumā ir ļoti svarīgi sakārtot barošanu, zīdīšanu, un tikai tad, ja nepieciešams dot knupīti, viņa ieteica Curaprox Orthodontal, un liekas, viņš saucās,
knupīti kā vienīgo, ko viņi iesaka, un tad es vienkārši gribēju, lai viens mums drošības pēc arī ir. Ja nu būs nepieciešams, tad mums būs. Es paņemšu arī līdz zemdību somā. Es gan ceru ļoti pieturēties pie šī padoma, ka sākumā sakārtot barošanu un tad tikai, ja nepieciešams, izmantot knupīti. Bet man likās, ka drošības pēc vienu es tomēr gribu iegādāties. Tas bija viens sūtījums. Otrs ir, man atnāca H&M pasūtījums. Un es pasūtīju vēl, es gribētu teikt, tādas pēdējās drēbītes, ko, manuprāt, mums būs nepieciešams un vajadzēja. Plus tieši tagad janvārī H&M-ā ir, vai bija, vai ir, joprojām, es nezinu, milzīgas atlaides viskaut kam. Viens no komplektiem ir pirmie izmēri. Es nopirku šādus te bodijus, kas man bija svarīgi, ka viņi ir wrap bodī, tā kā ar podziņām, lai pašā sākumā, kamēr mēs vēl baidamies ar viņu tur ņemties un pārģērbt, lai mums ir ērti un viegli viņus uzvilkt. Tad priekš 2 līdz 4 mēneši, ap 62 centimetri, es paņēmu bodiju. Arī to pašu skatījos, lai tie ir wrap bodī, jo mums šādi te vēl nebija iepirkti, un es domāju, ka tas noteikti noderēs, un tas ir visērtākais. Un tad šo es paņēmu vienkārši tāpēc, ka man ļoti patika raksts gan uz ziedu šī te, gan arī divas tādas meitenīgas krāsas. Un šis ir 74 izmērs, 6 līdz 9 mēneši. Piekusu. Un tad vēl pēdējā lieta, ko es saņēmu, bija kāds sūtījums no meitenes, kas sazinājās ar mani Instagramā. Un tie ir, viņi to sauc atmiņu magnēti. Un kas ļoti interesanti, es tieši neilgi pirms viņa ar mani sazinājās, biju domājusi šāda veida magnētus sev uztaisīt, jo varbūt esat ievērojuši, ka es dažādas lietas un mīļlietiņas, tāpat arī ultrasonogrāfijas bildes lieku pie leduskapja. Un kad viņa man uzrakstīja un es apskatījos viņas Instagram lapu, ko es, protams, atstāšu arī apakšā, man likās, ka tas ir tieši tas, ko es meklēju. Es biju ļoti, ļoti priecīga, tāpēc paldies liels par šo te dāvaniņu. Un es pasūtīju magnētus ar domu, ka tos varētu mainīt uz atsevišķu, tā kā uz katru atsevišķo sezonu, tā kā man patīk iekārtot arī māju. Un es redzu, ka viņi ir arī iedavusi šādu te kartiņu, kur līdz 31. janvārim, ja jūs arī vēlaties šādus magnētiņus, tad ar kodu 20 Alise būs 20% atlaižu kodiņš. Un tā būtu arī, man liekas, superīga dāvana, tāpēc es pasūtīju šeit arī pāris magnētiņus priekš savas mammas. Un man liekas super forši, ka pieejot pie leduskapja, tu vari atskatīties uz kādu īpašu atmiņu. Un tāpēc pasūtīju arī vienu draudzenei, jo viņi tikko ievācās savās jaunajās mājās. Un es domāju, ka, ja viņi vēlas tāpat kā es kaut kādas mīļlietiņas, kartiņas vai jebko pielikt pie leduskapja, tad ar šiem magnētiem tas ir visforšāk to darīt. Vai arī vienkārši tos pašus pielikt, lai atcerētos kādu savu dzīves notikumu vai dienu. O, cik superīgi izskatās. Ļoti, ļoti skaisti. Jā, tad tā mana ideja bija, es pasūtīju priekš Ziemassvētkiem šo te bildīti, ko mēs šogad uzņēmām Ziemassvētkos, lai ir šī te Ziemassvētku noskaņa. Vienu no kāzām, vienu no medus mēneša. Šī nav no medus mēneša, bet šī ir tā pati no tā, kad uzzinājām, ka esmu stāvoklī, un šī ir no medus mēneša. Un pasūtīju arī šādu te ar mūsu meitenēm pie mūsu mājas sienām, kas vēl nav sāktas likt. Man ļoti, ļoti patīk šī bilde no būvniecības procesa. Vēlreiz liels paldies! Es atstāšu linku uz šiem te atmiņu magnētiem apakšā. Tas nu gan bija tāds pagaršs hauls, bet tas arī viss, un tagad ķeršos klāt savam ceļojumu žurnālam. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
Tā, nu es pabeidzu 2 jaunos atvērumus. Man liekas, ka sanāca ļoti skaisti, kā jau parasti šie te atmiņu atvērumi no ceļojumiem. Šis tad ir par Londonu, kur bijām novembrī, jeb mūsu baby moon. Es ieliku mūsu tādus galvenos apskates objektus, kas bija Harry Pottera izrāde un Friends muzejs, un tad, protams, dažādus ar Londonu saistītos suvenīriņus, jeb kaut kādas lietas, ko es tur sakrāju, kā, piemēram, pastkartīte, šāda te, tā bija patiesībā grāmatzīme, bet es to ielīmēju iekšā. Tad šī vieta, kur banana tree, kur mēs ēdām, mums ļoti, ļoti tur garšoja. Un šeit ir trusītis, ko nopirkām meitiņai, jeb tā kā izgriezums no viņu bukletiņa, tieši tādu, tikai violetu mēs viņai atvedām ar viņas vārdiņu. Un šeit tad ir Prāga, kur bijām decembrī ar Roberta ģimeni. Un jā, nu tas tāds Ziemassvētku brauciens, es saliku varbūt pāris vietās kaut kādus nosaukumus, kur mēs bijām, ko mēs apskatījām, ko mēs ēdām, un jā, man liekas, ka arī šīs atvērums sanāca ļoti skaisti, un pēc tam, protams, ļoti forši ir atcerēties. Tā kā, protams, man vēl ir ļoti, ļoti daudz lapas, ko aizpildīt, bet es ticu, ka tagad uz kādu laiciņu šī grāmatiņa paliks neaiztikta, bet noteikti ik pa laikam to atskatos, un jā, ļoti, ļoti patīk vispār šo te veidot un taisīt. Un galvenais, ko es esmu ievērojusi, ir savākt no tā ceļojuma kaut kādas mazas lietiņas, ko tad ielīmēt iekšā, un tas arī padara to atvērumu uzreiz tādu interesantāku un krāsaināku. Tā kā šādi man sanāca. Tā, es atnācu tagad uz meitiņas istabu, tā kā neliels sneak peek, kad var redzēt tikai paklāju, bet mums te ir vēl pāris lietas, ko gribam izdarīt. Mēs gribam šo te sienu apgleznot, un tad, kad tas tiks izdarīts, tad es noteikti uztaisīšu arī video, kā jau solīju. Tagad tad plānoju atpakot jaunās drēbītes, salikt pakaramajiem. Vēl viena lieta, protams, es šobrīd visu sakaru uz pakaramajiem, bet pēc tam kādā citā dienā, kad man nebūs nekāda cita plāna un būs daudz spēka, tad es visu ņemšu nost un mazgāšu. Jo, protams, es neesmu vēl pagaidām neko izmazgājis, bet gribu to visu darīt vienā dienā. Un mēs pasūtījām arī tādu kā pie sienas pieskrūvējamu striķi, uz kuru žāvē drēbes, jo mēs kopumā žāvējam tikai vai nu žāvētājā, vai arī kaut kāds, piemēram, adījumi vai plēdi vai kaut kāds tāds lielāks lietas, tad mēs uzkaram uz durvīm, bet, lai šīs visas mazās drēbītes izžāvētu bez žāvētāja, mums vajag to striķi, tā kā sagaidīšu arī to, un tad noteikti visas arī reizē mazgāšu. Un vēl šodien man ir arī plāns beidzot pieķerties kādam projektiņam, kas jau ir ļoti sen iecerēts, proti salikt guļamistabā pie sienas rāmīšus ar mūsu bildēm. Es to jau ļoti, ļoti sen biju ieplānojusi un atlieku vismaz kādu gadu jau, bet beidzot es esmu gan sapirkusi rāmjus, gan izprintējusi bildes. Vajadzēs tikai sagaidīt vakarā, kad Roberts atbrauks no darba, un tad varēsim tās arī pielikt. Bet es jau pirms tam gribu visas tā kā attaisīt no iepakojumiem, visus rāmīšus un salikt iekšā bildes, lai jau ir gatavs un varam likt pie sienas. Pagaidām uz pakaramajiem likšu tikai mazās drēbītes, un tad man ir šādas te kastītes no IKEA, un tajās es salikšu šos te lielākos izmērus, kas ir 62, es droši vien arī salikšu uz pakaramajiem, ja man pietiks, un 74 tad likšu šajā te kastītē, lai ir pagaidām atsevišķi. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about
es saliku visas bildes par rāmīšiem. Sakārtoju arī tā, kā es gribu viņas pielikt pie sienas. Mums būs tā kā šāda 3x3 tāda mazā galerija. Prasīju kādu laiciņu, lai saliktu visus tos rāmīšus, bet man liekas, iznākums būs ļoti, ļoti skaists. Tā kā gaidu mājās vīru un liksim pie sienas. Ko vīrs ir mājās un sākam likt pirmās gleznas. Te mums ir tāds loks uz teresīti no guļamistabas. Te būs arī jāizkar, cerams, drīzumā. Un tad pie šīs sienas izdomājām pielikt bildītes. Nu ko, šāda mums sanāca mūsu fotosieniņa. Man ļoti, ļoti patīk. Es biju pārliecināta, ka šis projekts aizņems ilgu laiku, tāpēc arī tas tik ilgi tika atlikts, bet jā, pavadījām pie tā vairākas stundas. Un joprojām mums tur bišķiņi ir jāpieregulē, lai ir precīzi tās starpiņas, bet kopumā man ļoti, ļoti patīk, kāds ir iznākums. Un tad bildītes es izvēlējos vienu, kur ir Roberts viens pats ceļojumā, vienu, kur esmu es viena ceļojumā, tad šeit ir medusmēnesis un šeit ir kāzu bilde, te abi divi arī ir ceļojumi, un tad šīs trīs ir tā kā mūsu rociņas no medusmēneša, kad tikko bijām apprecējušies, no fotosesijas, kad uzzinājām, ka esmu stāvoklī, un te ir mūsu meitenītes pie mūsu mājas būvniecības. Un jā, man liekas, šis tāds superīgs veids, kā mājai piedot vairāk personības, protams, un padarīt to mazliet mājīgāku. Tā kā man ļoti liels prieks par iznākumu. Un es vēl aizmirsu pieminēt, ka kamēr mēs taisījām šos rāmīšus, mums pāri terasai pārskrēja 3 lapsas, tā kā es ceru, ka kameras to būs nofilmējušas un es varēšu ielikt klipiņu arī šeit, jo tas izskaties ļoti iespaidīgi.